Sveiki, mani mīļie! Pie mums arī tagad ir paskaties, kas te par upēm, Brit vai kods īsā laika posmā. Tādi ūdeņi, ka tik turies. Drīz es braukšu ar kanoē. Lai uz Latviju. Nu tā ir. Jā, es atrodos Bulgārijā. Un, nu, brālīt, baltais vai māsiņa saldā, Brit vai kociņ, tādi ūdeņi, ka tik turies. Tā. Nu, redz, un tas saistās arī ar visiem mūsu, kādi mēs paši esam. Ja mēs esam uzvilkti, dusmīgi, kā tad man viens tagad Džeks no rīta, viņš man zvana nesen, lamājas pēc suņa ar tādiem ritīgajiem vārdiem. Es saku, ko tu lamājies? Tu strādā cilvēkiem. Jā, bet tur tas un tas, kas tur... Es saku, zini ko, vecīt? Tu gudri runā, tu stāsti un māci cilvēkiem, kā pareizi dzīvot, bet tu pats tā nedari. Tu pats tā nedari. Un tu cel debesīs un saka, ka tu esi tāds un tāds un tāds. Tu paskaties uz... Nu, kas tu esi? Tu esi vienkārši cilvēks, kas mēģina būt kaut kas vairāk. Bet pamēģini nolaisties uz leju. Pamēģini vienkārši no tā momenta, kurā tu pats izdzīvo šo te visu, ko tu dod otram. Un ja tu tā darīsi, tad tu būsi laika gaitā arī labs dziednieks. Bet ja tu mācīsi cilvēkiem to, ko tu pats nedari, tu dabūsi nepārtraukt pa ģepu. Un tā ir ar mums visiem, kur iet pa ielu. Un ir ūdens pāri potītēm. Nu, kaut kur apmēram tā. Nu, redz, tā ir. Un tā ir ar mums cilvēkiem dzīvē. Mēs, kā saka, slimojam. Un mums ir tādas problēmas, kuras varbūt tajā brīdī, ir atkal citādāks, nav tā kā citiem cilvēkiem, bet visām problēmām sakne ir tā, ka mēs gribam sevi paaugstināt, gribam būt rakoti gudri, gribam tur, eiti sazin, ko mēs gribam būt pareizie. Bet es pats pareizi. Es tam puisim saku, klausies, aizēj izsvīst kārtīgi uz sporta zāli vai ja tev negribās iet sporta zāli, tad ej ātrāk gaitā. Ej, vienkārši ej, lai tev sviedi tek aumaļām. Nu, ja tev sviedi netek aumaļām, tad strādā kaut ko. Tev viss aizies. Visādas tās nebūšanas aizies, tu paskatīsies uz dzīvi, ko tu esi nepareizi darījis, un tev mainīsies dzīve. Nu, tas un tā. Bet runājot par ūdeņiem, skatāmies uz tiem te ūdeņiem un skatāmies, kā aiziet visas mūsu nebūšanas. Tas arī tā arī viena superīgākā dziedināšanas metode. Skatīties uz tekošiem, plūstošiem ūdeņiem, klausīties lietas šalkšanā, un vienā brīdī visas problēmas aiziet tā, kad tā kā nebijuši. Viss ir atkarīgs no mums. Vai nu mēs kaut ko darām, vai nedarām neko. Mēs varam darīt, mēs varam, protams, arī kaut kur paklupt, un mēs varam dzīvi arī paklupt var. Bet mēs varam celties augšā un doties tālāk. Bet mēs varam raudāt, sēdēt uz vietas, vaimanāt, rupjiem vārdiem runāties, lamāties un nolādēt visus pasaules un teikt, kad ir vāks uz ezeru. Taču izdara kaut ko. Maini sevi, maini procesu. Tev nav jāpaliek uz vietas. Ej uz priekšu.